Čau jums sveiciens atpakaļ manā YouTube kanālā, kā arī sveiciens vlogmas dienā numur 3. Mēs šodien dosimies pakaļ mūsu Eglītei. Pēc Auriņa jau ir saģērbusies, viņa nevar sagaidīt, jo viņa zina, ka mēs brauksim. Brauksim uz mežu. Auri brauks. Jep, mēs šogad mēģināsim atkal paši atrast savu Eglīti, un tad, skatīsimies, kā mums ies, jo pagājušo reizi tas bija visai izaicinoši lielā sniega apjoma, bet šogad galīgi nav sniegs. Kas no vienas puses ir labi, jo būs vieglāk, bet no otras puses tā kā bišķīt pietrūkst tā maģiskā atmosfēra, bet, pašiem tā šoreiz jārada. Mēs speciāli braucām diezgan tālu un dziļi mežā no Rīgas projām. Un tik un tā, visur, kur mēs redzam, ir cilvēki. Tā kā es pat nezināju, ka tā ir tik plaši izplatīta aktivitāte, ne? Jā, man liekas, ka Maksims Eglītis ir populārāks pēdējā laikā. Jā, un mēs izmantojam Latvijas to mežu karti. Bet jā, cilvēki arī meklē Eglīti šo. Ko tad mēs brīnamies, mēs paši meklējam Eglīti, tā kā. Ko sākās mūsu Eglīšu meklējumi. Daudz man mašīnā teica, ka viņi dilēm par zāģi. Pastāst man vēlreiz. Domāju, ņemt vecu sarūsējušu zāģi vai jaunu labu. Es domāju, nebojā šo jaunu labu, bet mēs šodien sarūsējušo zāģi. Bet ziniet, kāds ir prikals? Mums to zāģi vajag reāli tikai vienreiz gadā šādam te notikumu. Pagaidām nav vajadzējis vēl nekam citam, jā. Tas man likās tik zini, ka nevar nepadalīties. Dāvi, pirmais atradums. Man vajag kuplā, bet vismaz ir visi zāļi un diezgan taisni. Mēs neesam baigi izvēlīgie, tā saka, vai ne? Nav tā, ka baigie varianti. Tā ir, jā. Tas gan jāatbalsta. Tā, meklēšanas darbi turpinās. Dāvi ir variants numur 2. Ruk! Kas ir? Tu esi piesieta, jā. Mazāk apaļāk vai garāk. Ok. Grūti saprast, viņas ir saugušas, cik viņas ir kuplas pašas par savu, bet tā jau ir tāda mīlīga. Iemesls, kāpēc mēs Auriņu nekad nelaižam vaļā, man liekas, pēc viņas acīm jau var redzēt, ka viņa ir absolūti traka. Viņa jūtās meža smaržas. Un, ja Deizija var atsaukt, tad Auriņai, kad viņai ir trakums, nav iespējams. Viens numur 3. Kas viņai nepatika? Tā apakšā nav, liekas, dara daudz. Kaut kas te pazūd. Oi, jā. Bet varbūt tas būtu... Tas varētu būt arī stūris, bet šitā puse ir smuka, ne? 4. variants. Šī man šeit arī ir ļoti laba. Vidū kaut kas pazūd. Jā. Auruk, mēs nekur neesam aizgājuši. Viss ir labi. Much later. Tagad drusciņi krāslot, kas nozīmē to, ka mēs Eglīti meklējam jau diezgan ilgu laiku, bet man šķiet, ka mēs esam atraduši variantu numuru jau 7. 7. pēc kārtas, bet man šķiet, ka šī ir īstā. Paskatieties, te ir smuka galotne, smuks vidus un smuka apakšiņa arī. Otra puse, protams, ir plikāk, tur, kur te pie koka viņa aug klāt, bet man liekas, ka šis ir labs variants. Kā tā mans variants? Kupla. Viņa apakšiņa tāda plikāka, bet man liekas, šis ir šobrīd vislabākais. Jā, man liekas, mums iepriekšējā, jā. Pieturu. Opiņā! Smuka kupla tiešām. Jā. Būs laba. Es uz tirdziņu braucu. Pārdot, jā. Šitādi mēs nopirkt, es domāju, ka 40 eiro, ne? Nē, gan jau, ka 30. Domā, nē, viņa kupla smuka. Man patīk. Un tagad pats izaicinošākais darbiņš būs Eglīti dabūt iekšā mašīnā. Jā, lēnām. Jā. Tagad es šo zarku nolacīšu. Jā. Tagad ir. Nē, klausies, tā kā nomērīta, ne? Varēja lielākai bija. Domā, tā ir praktiski. Kā 30 centimetri varētu. Jā. Bet mēs nebūsim šoreiz tik izvēlīgi, vai ne? Nē, tas ir piekusums jau. Šis bija piedzīvojums.
Bet atradām savu eglīti, vedīsim mājās. Nu, nākamreiz mums būs mācība tik dziļi mežā, nebraukt ar manu mašīnu, vai ne? Nav piemērota šiem ceļiem. Jā, mēs gandrīz iestigām kaut kādā random vietā, jo gribējām apbraukt traktoru, kurš bija kaut kur noplīs. Jā, un tad mēs, man liekas, puspalnu man nolauzām. Nu, neko apgriezāmies atpakaļ, braucām pa to ceļu, kur mēs iebraucām, un mēs satikām, ko? Traktoru, kurš ir tagad uzsēdies citā vietā, un mēs sēžam aiz viņa. Jā, tā kā tur ir, es nezinu, 20 metri līdz krustojumam, kur mēs varētu apbraukt. Jā, bet viņš ir uzsēdies ar savu piekabīti. Cilvēks izdomāja ar pulciņu vāģi un mazo piekabīti vest milzīgu traktoru. Jā. Un viņam nekas tur, diemžēl, nesanāk. Mēs viņam mēģinājām palīdzēt stumt. Jā, mēs mēģinājām iestumt. Traktoru diezgan grūti izstumt. Nu, un tad tagad mēs gaidām. Nav zināms, cik ilgu laiku, jo cik es sapratu, viņš tagad to traktoru brauks lejā, ja? Jā, viņš viņu brauks lejā no piekabis, bet viņš teica, ka tas nebūs ātri. Oi, sorry, izrādās, mēs te tumsņā sēdējām. Jā, tumšs jau ir palicis, kamēr mēs te sēžam izbraukt no mežā ārā. Bet es gribēju atrast tātad zelta maliņu, mums ir vismaz eglīti. Vismaz. 20 minutes later. Traktors ir pabraucis maliņā. Tā kā progress ir. Iedzīst to traktoru, un tad varbūt brauks ar to piekabu, bet nogaris, es nezinu, mēs jau netiksim garām. Klausies, viņš bija tik mīlīgs opīts, kāds viņš bija tik jauks. Tāds šaptētājs, viņš vispār nebija satraucies, ka viņš 5. reizi jau ir nostrēdis šodien. Jā, viņš jau, Nāksies noņemt traktoru. Nav neko. Viņš tiešām tādā mierīgāk. Šodien tik priecīgs, ka viņš ir nopērcis traktoru, ka viņam tagad ir traktors, viņu vairs nekas nespēja saskumdināt. Jā, bet vismaz mēs esam gandrīz tikuši ārā no meža, tā kā. Vācu kurtas sniedziņš bija vakar, šorīt pamodā mēs vienkārši ziemas pasakā. Tagad mēs brauksim līdz Lucausalai, jo mums ir plānota tāda neliela kavalieru pastaigdziņa, kavaliertiņu tavu spanielis gribēja teikt. Satiksim citus sunīši, ar kuriem mēs ik pa laiku tiekamies un uzturam kontaktus un satiksim arī Deizijas māsi. Tas saucās, mums ir antisociālākie suņi ever, jo redz, kur ir visi suņi un redz, kur ir Aura. Jā, labes. Deizija vajag piedalās, jā. Laba, Deizija. Laba. Priecīga. Tu priecīga esi? Čau. Vāc, es tā akcelis kaut kā galīgi nesveitinātu to, ka šodien ir daudz mitrāks nekā parasti. Man tā nosala gan pēdas, gan arī pirksts. Tāpēc tagad mašīnā ir riktīgs cepis, bet tas arī labi ir Aurēlijai un Deizijai, lai arī var sasaldīties. Bet man kārojās Ikea gaļas bumbiņas. Aizbrauksim? Protams. Noķersim arī tur nedaudz svētku atmosfēru, jo tur arī parasti var pūli un svētku pūli, jā, bet tur parasti arī ir tāds fēnas dekorācijas. Es gribu paskatīties arī dāvanu papīrus, tiem vēl nav sagādāti, un arī eglīšu mantiņas, jo tās mums noteikti trūkst, vai ne? Vispār nav jau neviens. Bet mums ir tīms eglīšas šogad. Wow! Cita par godu šodien suņu randiņam ir suņu džemperītis ar spanielu. Labu apetīti! Paldies! Man ir tradicionālās bumbiņas, dāvas paņēma ar frikartulīšiem. Godīgi sakot, Ikea bija tāda neliela vilšanās. Man liekas, ka tur būs vairāk tādas Ziemassvētku lietas, un tur būs tā kā lielāka izvēle. Nezinu, eglīšu mantiņām, piemēram, realitātē tur bija tiešām. Man liekas, ļoti daudz, bet vismaz visas tās zāles bija. Un istabas tik smuki izdekorēts, tā kā
Es vienmēr brīnos par to, kā viņi dizaineri var uztaisīt tik mājīgas tās istabas, tā kā lielveiklā, bet tev ir svarīgi tie kādi mājās. Bet, nu jā, ko mēs nopirkām? Tad spoglīt, jo mans iepriekšējais saplīs, lūk, šāda te stikla uzlabājumo trauciņu. Mēs pārēsim no plasmasas uz stikla, un tad vēl arī tāds vienkāršs sarkanus dāvanu papīrus, kurus es domāju, ka es saskaņošu kopā ar šiem, kurus es pēc tam nopirku arī Juskā. Tur bija forši startnēri. Tātad, lūk, šāds te ar briedīti un ar uzrakstu Merry Christmas, tad šāds te vienkārši ar zvaigznītēm, un tad vēl šāds te zaļš. Ja man šogad patīk tā Ralph Lauren tematika, kas ir zaļš, sarkans, tāds super mājīgs, jo man arī dekorācijas jau viestabā tādos toņos, un tad man šitajā, kad dāvnīts arī, lai iet tādos pašos, un tad vēl īstenībā nopirku šādu te kājasvaldi. Man likās super duper jauks, un maksāja man šķiet tikai kādas 7 eiro uz atlaidi. Un, jā, tad vēl gaismiņas šai te eglītē, jo es vlogā teicu, mums šogad ir 2 eglītes, jūs man sekojat Instagramā, tad jūs jau storijos redzējāt to, ka es vēlējos šogad arī savā istabā nedaudz vairāk ienest svētku sajūtu, un tā kā man ir jāfilmē arī sadarbībām vairāk veidu saturs, video storiju un tā tālāk, tad man likās, nu, ka šis te varētu būt tāds foršs vēl pieskāriens, un tad šo eglīti arī mēs pēc tam izdekorēsim, un kāpēc par to stāstu, jo es nopirku vēl arī lampiņas, jo tam ir ielikt principā viena vieta, un process tā kā vēl nedaudz spožāk, ne? Mēs arī paskatīsimies. Un tad vēl, redz, kur vēl Ikea nopirkām drēbju rulēti. Ļoti praktisks lietas, šādas te lentītes Juskā, un tad vēl Rimčikā. Rimčiks bija tā vieta, kur es nopirku Ziemassvētku egliešu mantītes, jo tam tur bija 50% atlaidi, un tad attiecīgi es nopirku 2 veidu. Pirmie ir šādi te riekstkoši, kas man likās arī tā kā piestāvēs tā Ralph Lauren Ziemassvētku sajūtai. Mums arī viestabā jau ir viens riekstkoši, ko es redzēšu iepriekšējos vlogmas video, un tad šai istabai, savai darbistabai, es nopirku lūk arī šāds te bumbas baltu ar zeltu, jo man šeit, ka te viss tajā krāsu tempikā sajies kopā. Tā kā ķeramies klāt šīs te eglītes dekorēšanai, jo lielo eglīti mēs vēl neesam ienesuši iekšā, mēs vakardienā pēc tā piedzīvojot mežā bijām bišķiņ saguruši, un tāpēc eglīte dzīvoja pa nakti ārā. Lai tāpēc iespējas ilgāk saglabātos svaigi, bet pēc tam, kad es būšu pabeigusi ar šo eglīti, iesim nest lielo svētku sajūtu iekšā arī viestabā. Ķeramies klāt! Tadā! Vārds būs baigi smuki. No iepriekšējiem gadiem man ir saglabājušies šādi te āķīši. Es neņemos vairāk ar tiem diedziņiem, jo šitie āķīši ir tā kā 3 reizes vieglāki. Un sāksim mēs ar nepacietīgākiem, un tagad reāli vēl ir kaut ko ņemt no šīta toņa lejā ar Aureliju un Deiziju, un šodien ir 14. decembris. Ko vienkārši milzīgi gabali? Nē, šī te ir zeķīte, un šie te ir zvaniņi. Tagad, malece, ļoti laba! Tagad, ar visu ķāpu, jā, malece, lūdzu. Augšā! Malece, gaidi. Augšā. Malece. Lūdzu. Nu, pagādu viņam arī man attaisīšu savu šokolādes adventas kalendāru. Uzrakst komentārā, vai tev šogad ir kāds advents kalendārs. Un kāds tas ir? Pixi advents kalendārs. Un, starp citu, ja tu vēlēs redzēt, kas bija iepriekšējos lociņos, tad es uztaisīju arī pāris video gan Instagramā, gan arī TikTokā, tā kā es būšu atstājis linkus aprakstu kastītē, savukārt 8. lociņā iekšā ir antioksidantu toniks. No Douglas Luksus advents kalendārs varēšu attaisīt vaļā 2 kastītes, 13. un 14. Ulala, tas ir Douglas Homespa ķermeņa duša želē. Es domāju, tur būs acu zīmols iekšā. Jā, man bija taisnība, tas ir
Atzīme līdz Dublas. Dublas lielais advents kalendārs. 13. lodziņš ir ļoti liels, man liekas, vislielākais. Ok, tas ir no Real Techniques, šāds te mazs, tā kā sponžiņš, bet man liekas priekš pūderēšanas. Un 14. jau bija taisījis iepriekš, tur bija sēstmās Miklu. Tavs advents kalendārs. Aiziet 14. lodziņš un tev, wow. Kas tas tāds ir? Tā ir tā kā pasta. Es nesaprotu šo advents kalendāru. Es vēl pastīšos kādu, kas man iepriekš nav bijis attaisīts, kur devītais. Jā, šito būs viņam vieglāk iedot. Mazi gabaliņi. Miku, pagaidi. Ko tu saki, šis būs labs? Jā, šis būs labs. Aiziet sēdī. Apsēdies no sākuma. Sēdī. Mālecis. Ir 5. Jā, un tas bija tāds slings 5, bet nu aiziet. Griezies. Mālecis. Nu, jūs pēc asas varētu pateikt, viņš griezās. Nu, te advents kalendārs. Tā, sāļās karameles zemesrieks krēms un Indijas rieks krēms. Dāvs jau bija pieķēries savam advents kalendāram, tāpēc tagad vilkšu pāris klipiņas ar to, kas bija viņa lodziņos un kā viņš beidzot ir ķēries klāt savu modelīšu skrūvēšanā. 7. bija otrs durvis, ja? Jā, tas ir pārsteigts. Bet šis advents kalendārs ir vienkārši tik ļoti liela vilšanās šobrīd. Un tas ir no oficiālās Porsche mājaslapas. Tā kā, nu. Es izņēmu šitās durvis, jā. Viņas nāca ar kuru skrūvīti šito te iekšā. Jā. Es izņēmu šitās durvis, tad nav skrūvīti, bet te skrūvīti ir maisiņā. Ai, Deizija arī grib to palīdzēt. Kas tas tāds ir? Mikroskēma, Ok. kur ieslēgt to diorāmu, kas šis objekts būs beigās. Ļoti interesanti. Bet to viņi nav kur tagad likt, vai ne? Kas tas ir? Tas ir reliģiskais motors. Protams, ķersimies klāt arī tējas advents kalendāram un saliksim puzli. 13. un 14. kastīte. Kur taisim vaļā? 13. vai 14. Aiziet, lai iet oranžā. Jā, ejam uz virtuvi, garšošu tēju un likšu puzli. Nu, ko izmēģināsim kakao, kanēļa un ingvera tēju. Čiņ par vlogmasdienu numur 3. Tāda interesanta. Jo man pēdējā tēja, ko es garšoju Instagramā un Rīlā varat redzēt, un tā man tiešām negaršoju. Grūti pateikt, tās garšas nav ļoti izteiksmīgas, pat nejūt to ingveru, kas parasti ir ļoti spēcīga sastāvdaļa. Varbūt pat var just drusciņu to kanēlu un kakao kopā. Nav slikti, bet laikam nav arī man favorīti. Ķeramies klāt puzlē. Man es tas smuklīgi puzli tikmēr skatās Counter-Strike finālu, un smieklīgi ir tas, ka mēs paskatījāmies, man liekas, aizpagājušā gada video, un arī tieši tajā laikā es lieku puzles, un tu skaties Counter-Strike. Nu, ja FaZe ir finālā, tad neko darīt, vai ne? Tiešām ļoti skaisti un ļoti mājīgi, un te vēl ir 2 puzles, kuras saliku Instagramā, un TikTokā paskatieties uz šo te ar sunīšiem, tik mīlīgi, un te vēl arī skaists skats ir. Es sev ielieku karsvīnu, un tagad nesīsim iekšā eglīti. Aizījām! Pirmais darbiņš būs saprast, kur mēs liksim eglītes. Domāju, ka mēs liksim tad patās, kur mēs likām iepriekš. Būs palma kaut kur jāpāriet, tā vispār palma ir milzīgi izaugusi. Tas ir ko, mēs viņu vispār pa dzīvi liekam. Un visticamāk būs arī jāsīsina galds. Man šķiet, ka būs laba ideja palmnotē, bet paskatieties, cik viņa ir vienkārši milzīga. 3, 2, 1 un eglīte ir vietā. Man liekas, eglīte ir 10.
nodaļas. Apakšiņa ir bišķiņ tāda knapāka, bet vidusdaļa, man liekas, būs smuka, ne? Ļoti smuki, ņemot vērā, ka tur mežā bija apmēram 5 eglītes, man varētu izvēlēties, tad man tas ir labi sanācis. Tieši tā. Oh, Christmas tree. Ui, pāc, vai cilvēki bummas ir taču gaismas jāuzliek? Tad nav jāuzliek. Opsī! Tagad, tolīt. Man laikam šodien viss krīt lejā, tā kā mēs piedzīvājam neizti. Tadā! Šeit kā katru gadu paliek aizvien skaistāk un skaistāk. Man liekas, šis ir vienkārši skaistākais fons, uz kuru noslēgtām šo te 3. vlogmas sēriju, bet pirms es dodos gulēt, es gribu vēl izdarīt mazu labu darbiņu. Es gribu pieteikties Eņģeļa pastā. Tā, nevar attaisīt vaļā dators līdz prom. Tā, Mikuci, atstāj lūdzu rotājums vietā. Labi? Jā, es gribu pieteikt man un Dāvim 2 sociālās aprūpes centrā dzīvojušos iemītniekus, kuriem mēs vēlamies nosūtīt uz Ziemassvētkiem kādu jauku pārsteigumu dāvaniņu. Un es par šo stāstu ar domu tādu, ka varbūt tas arī pamudinās kādu no jums piedalīties šajā akcijā. Jo man šeit, ka Ziemassvētki tiešām ir tas laiks, kad vairot prieku, kad dalīties ar gaišo, ar sirsnīgo, ar pozitīvo, un uz šīs te jaukās notas noslēgšu arī šo te sēriju. Es ļoti ceru, ka tev tā patiks, tev novēlu burvīgu atlikušo dienu, un tiekamies nu jau 4. vlogmas video. Atā!